No 6. maija tika sākta pārtikas paku dalīšana trūcīgajiem. Pārtikas preču komplektā, kuru trūcīgie saņems 2015. gadā, ir iekļautas sekojošās pārtikas preces. Pilnpiena pulveris, 0,4 kg liels iepakojums, tikpat daudz griķu un rīsu. Auzu pārslas, 0,5 kg liels iepakojums, tikpat mannas un augstākā labuma kviešu miltu. 1 kg makaronu, puslitras rapšu eļļas, 250 gramu cukura un sautētas cūgaļas. Tiesības saņemt higienas un saimniecības preces ir ģimenei, kura ir atzīta par trūcīgu, un ja tas sastāvā ir vismaz viens ģimenes loceklis, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Savukārt tiesības saņemt individuālos mācību piedarumus ir ģimenei, kurā ir vismaz viens ģimenes loceklis vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Ar palīdzības paku dalīšanu trūcīgajiem tāpat kā iepriekš nodarbojas Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa. Pakas var saņemt galvenajā Sarkanā Krusta birojā Krišjāna Valdemāra ielā 13, ieeja caur ārku, Sociālās mājas Šaurā ielā 23 pirmajā stāvā, kā arī 18. novembra ielā 161. Pārtikas pakas pietiks visiem, kuriem tās ir paredzētas. Tādēļ Sociālo lietu pārvalde un Sarkanais Krusts lūdz iedzīvotājiem neradīt rindas pirmajā dienā. Higienas, saimniecības un skolas piedarumu komplektu dalīšanu plānots uzsākt māja beigās. Tātad šobrīd var saņemt tikai pārtikas pakas. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka dodoties pēc pārtikas pakām, obligāti jāņem līdzi Sociālo lietu pārvaldes izziņas un dokumentus, kas apliecina jūsu personību.